Alga 111,000 un uzskata, ka vēl pa maz. Dāmas un kungi, šokējoša intervija no paralēlās realitātes par atalgojumu publiskajā valsts sektorā un pašvaldību. Progresīvie un Rīgas nama pārvaldnieks. Budžets kaut kur ap 80 miljoniem, pārvalda īpašumus, daudz un dikti. Un interesanti ar tiem cilvēkiem ir runāt. Cilvēki grib mainīt zīmolu par 100,000 eiro. Parunāsim par jūsu atalgojumu un visas valdes un padomas atalgojumiem. Vai jums nešķiet, ka ja jūs saņemat 111,000 gadā, kas ir nedaudz vairāk nekā valsts prezidents, ka tas ir adekvāts atalgojums? Protams, ka man šķiet, ka tas varētu būt arī lielāks, jo daudzās citās kapitāla sabiedrībās ir pat 2 reizes lielāka atalgojuma valdēs. Līdz ar to es neuzskatu, ka tas ir kaut kāds super ekstra liels un salīdzinājums ar prezidentu jau nav korekts, jo prezidentam toties pēc tam, kad viņš beidz savu darbu, tad viņam tur visu, ko apmaksā, viņš ir faktiski uz mūžu nodrošināts. Šeit ir savādāk. Kurā dienā var atlaist un viss beidzās. Tā kā tas ir normāli vadītāja atalgojums. Tā ir, un tas nav absolūti nekādā gadījumā lielākais ne Rīgas kapitāla sabiedrībās, ne arī valsts vispār. Jūs tā domājat, ka tāds Rīgas nama pārvaldnieks, kas saņem jūs kā valdes priekšsēdētājs 111,000 ir ok? Es domāju, ka es jau to nesaņemu visu uz rokas. Tas ir algas papīrs, tie vēl nodokļi atvalkās. Jā, un vēl liela daļa nodokļu valsts maksā par jums sociālo apdrošināšanu, vai ne? Protams, jā. Pensija nebūs slikta, vai ne? Sakiet, lūdzu, jums palielinājās administratīvās izmaksas apmēram pa 15% salīdzinot 23. 24. gads. Nē, nepalielinājās gan. Par 80,000. Nē. Kā nē? Beidziet, jūs taču savu gadu pārskatu lasat. Administratīvās izmaksas pret apgrozījumu, to jau pret apgrozījumu. Protams, mums arī apgrozījumu. Nē, administratīvās izmaksas viņas vai nu ir, vai nu nav. Viņas ne pret kādu apgrozījumu neatiecās. Administrācijas izmaksas tātad bija 5,4 miljoni 400,000, 24. gadā 6,200,000 plus 800,000. Tāpēc, ka mēs ieskaitām arī pārdošanu. Mēs izveidojam pārdošanu. Administratīvās izmaksas nav pārdošana. Ko jūs man stāstāt? Tur administrācijas izmaksās viss, kas ir paskatīt. Cits uzņēmums tur visādi brīnumi ir. Katrs jau skaita. Es jau uzliku, es par jūsu uzņēmumu. Nevajag uz citiem vēl. Tas, ka citiem ir vēl vairāk, ir ok. Un sakiet, lūdzu, tie pārējie valdes locekļi, kas arī saņem nedaudz vairāk nekā valsts prezidents, ir ok, arī ir labi, ja? Tāds atalgojums ir noteikts gan politikā, gan arī pašvaldībās tāds ir. Īstenībā, politikas veidotāji parasti saka, ka, cilvēkiem, kas ir, ka viņiem tā kā būtu jāsaņem drusku mazāk nekā valsts prezidents vai ministra prezidents. Tādu uzstādījumu es jau teicu, valsts prezidents nevar salīdzināt, tas ir nekorekti. Tas ir nekorekti. Tas nav korekti. Labi. Sakiet, lūdzu, jums ir dienesta mašīna? Jā, ir. Un jūs iepirkāt vēl 12 vieglās automašīnas? Mums ir ļoti daudz darbinieku, kas lieto mašīnas, ne jau vadītājiem. Kāpēc jums ir vajadzīga dienas mašīna? Tāpēc, ka mums ir objekti ļoti daudz, kur... Jūs taču objektos nestrādājat. Jūs taču strādājat kabinetā, vai ne? Nē, es apmeklēju darbinieku. Apmeklēt jūs varat, ko jūs gribat, bet darba lietās taču jums nav jābrauc uz nama pārvaldi, jāpārbauda sētnieku darbs, vai ne? Protams, ka ir. Jāpārbauda sētnieku darbs? Ne jau tā ikdienā jāpārbauda, bet, protams, ka man ir jāpārbauda. Tāpēc ir vajadzīga dienas mašīna. Cik tad dienas mašīna izmaksā? Nezinu. Painteresēties daudz. Nav daudz. Labi. Bet par ko jautājam? Kāpēc jūs tagad tā? Kur ir problēma tieši? Problēma ir tāda, ka es vienkārši uzskatu, ka Rīgas nama pārvaldnieks mēģina nodarboties ar biznesu, kur viņam nevajadzētu nodarboties. Es uzskatu, ka... Katram ir tiesības uzskatīt. Paldies jums. Jebkurā gadījumā šeit cilvēki ir, manā skatījumā, viņi vienkārši ir pārēdušies. Vienkārši viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņiem ir dienesta mašīnas, viņiem sētnieki jāpārbauda, viņiem ir 111,000 alga, ne tikai viņiem tur valdes locekļiem apmēram tādas pašas lielākas algas nekā prezidentam, un tas ir normāli.
Mani sauc Rudolfs Bremans, pievienojieties šim te profilam, ja arī jūs esat pret šādām kosmiskajām algām valsts un pašvaldību darbā.